This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC, Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4165. Čikāgas latviešu radioraidījums 2025. gada 29. septembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Iesāksim šī vakara raidījumu ar rudens tēmu. Dzirdēsim vispirms bērnu ansambli Kolibrī dziedam Zvirbuļu rudens dziesma, un tad dzirdēsim Raiti Zapatski lasot pasaku Rudens lapa, un tad dzirdēsim divas dziesmas ar nosaukumu Rudens lapas. Vispirms Staburaga un tad Zeļu izpildījumā. Nu ir dzīve, nu ir brīve, nu var mieloties, nu var līsmoties pilni, īrumi kviešu, kārašu kviešu, lāceņu. Nu ir dzīve, nu ir brīve, nu var mieloties, nu var līsmoties pilni, dārziņi kiršu, odziņu, kānekļu sekliņu. Lai skrien pa pasauli, pasaules pārdoši strasti, un dzīruļi tauģi, un cepliši. Lai skrien pa pasauli, laimē maigas, vai zēviņām jūram, svešām malām. Kas man kaiš, tepat pasirot. Kas man kaiš, mūziņu pielasot. Kas man kaiš, pazāriem lēkāju, nāziemā ielīdīšu stāstu, ūrītī sādāšos čokūrā, būs silti kā saukosi. Vek, kaimiņ kārs, kaimiņ Nu ir dzīve, nu ir brīve, nu var mieloties, nu var līksmoties pilni, īrumi kviešu, kārašu miežu, lāceņu pilli, dārziņi kiršu, odziņu kānekļu sekliņu. Labvakar, mani mazie un lielie pasaku draugi. Šī ir vēl ļoti skaista rudens diena, kad es ierakstu šo pasaku. Ir tiešām vakars, ir gandrīz 7, kad es to daru. Un es gribu jums šajā skaistajā vietā Siguldā nolasīt Margaritas Stārastes stāstu Rudens lapas. Sārta lapa no kļavas galotnes slidinās lejup un nolaižas tieši Baložu barā. Baloži steidzīgi lasa maizes drupatas un par sārto lapu neliekas nezinis. Viens pat pārtipina tai pāri. Kļavas lapa
apvainota veļas tālāk. Bet kas tad tas? Skudras atradušas slaidu vītola lapiņu un stiepju uz pūzni. Arī kļavas lapai gribas nokļūt pūznī. Ko jūs pūlaties ap tādu niecīgu lapu, viņa saka. Ņemiet labāk mani, re, cik es koša. Un kļavas lapa nolaižas skudrām ceļā. Nē, skudras atsaka, tu mūs par smagu. Ko nu? Tad kļavas lapa pamana aiz smilgām ezi. Tas uzdūris vairākas dzeltenas lapas uz adatām un nes uz midzeni. Kūleņodama kļavas lapa veļas ezim pakaļ. Pagaidi, viņa tam sauc. Tādas lapas tev nedara, ņem labāk mani. Es esmu visgreznākā, viskošākā. Kamēr lapa kūleņo un veļas, ezis jau pazudis aiz zāļu stiebriem. Tavu neveiksmi. Pa parka celiņu nāk bērni. Arī tie lasa nokritušās rudens lapas. Nu, kļavas lapas steidzas pie bērniem. Un kā tad? Maza meitenīte paceļ sārto lapu un pieliek pie citām. Bet kļavas lapai nepatīk būt citu lapu sabiedrībā. Kastaņas lapa tai šķiet pārāk liela un neveikla, liepas lapa pārāk dzeltena, apses pārāk sarkana. Uz sīko bērza lapiņu viņa pat skatīties negrib. Met prom tās citas, viņa čuks meitenei. Paturi tikai mani. Taču meitenīte viņā neklausās un liek vēl jaunas lapas klāt. To vairs kļavas lapa nevar izturēt. Viņa izslīd meitenītei no rokām un paliek uz celiņa. Kur gadījies, kur ne, atskrien vējš un uzmet sārto kļavas lapu augstu gaisā. Lapa pavisam apreips no lielā augstuma. Re, cik augstu es varu lidot, tā lepojas. Es varu aizlidot līdz pat saulei. Es varu kļūt par lapu karalieni. Trīsdien vējam apnīks lapas tukšā lielība. Viņš to pamet. Un kļavas lapa virpuļodama nokrīt lejā tieši ūdens peļķē. Drīz tā samirkst un kļūst gluži pelēka. Paiet rudens un atnāk ziema. Sniega sega pārklāja nobirušās lapas. Arī kļavas lapa iesalst ledū un tai virsū uzkrīt bieza sniega sega. Bet vai visas lapas ir zem sniega? Nē. Pirmās klases skolēniem ir lapu herbārijas. Tādas kaltētas lapas grāmatās. Tajā ir lielās kastaņas robotā lapa, ir apses un vītola lapas, netrūks arī varena ozola, slaida bērza un daudzu citu koku lapu. Tas visas stāsta par pagājušo vasaru. Tikai iedomīgo lapu no kļavas galotnes nekur nemana. Tās vietā ir cita kļavas lapa. Un šī vakara pasaciņa ir galā. Ar labu nakti!
jūras un sauc mani līdz. Stājies mums blakus, lai mūs ir tik īs. Visi jau sauc, jau beidz, ej viņām līdz.
krīt, jau diena gaist, tik tālos zvaigžņu ceļos, es pūlos tavas acis saskatīt, jau diena gaist, tik tālos zvaigžņu ceļos, es pūlos tavas acis saskatīt. Pagājušā raidījumā veltījām diezgan daudz laika miķeļiem un apjumībām, bet miķeļi vēl nav beigušies, apjumības vēl notiek un svētki turpinājas. Nu pat 27. septembrī Alsungā bija miķeļu tirgus. Pasākumā uzstājās suitu sievas, suitu vīri, suitiņi, bungu tradīcijas popularizēšana suitos, projekta dalībnieki, suitu dūdenieki, maģie suiti, 4 vēji, basu suiti, alšvangas spēlmaņi, deju kolektīvs dižsuiti, deju kolektīvs kaimes un suitu muzikanti. Pasākums notikās Alsungas Livonijas ordeņa pils pagalmā, un koncerts ir noskatāms YouTube'ā, meklējot zem Miķeļu tirgus Lustes Alsungā 2025. Koncerts ilgst apmēram 2 stundas un 42 minūtes, un ir ļoti jauks un skaists. Paklausīsimies izvilkumus no šī koncerta. Atklāja Alsungas pagasta pārvaldes vadītāja Santa Kreičmane. Labdien! Esiet sveicināti Alsungā, Alsungas viesi, un esiet sveicināti manēji alsunsnieki. Nu, kā vienmēr mums Miķeļos spīdēs saulīt. Es vienmēr esmu teikusi, ka mūsu laiks lutina vienmēr Miķeļos. Šodien mēs svinām Miķeļdienu, rudens saulgriežus, bagātību un ražas svētkus. Tas ir laiks, kad daba mums atdod visu, ko vasaras gaitā ir audzējusi un lolojusi. Ābolus, graudus, kartupeļus un daudz no šīm lietām mēs šodien šeit redzam tirgū. Laiks, kad pateicamies par paveikto darbu un priecājamies par kopā būšanu. Miķeļdiena mums atgādina, ka dzīvē svarīgs ir līdzsvars starp darbu un atpūtu, starp dabu un cilvēku, starp dot un saņemt. Tā ir diena, ka varam smaidīt viens otram, dalīties ar svētku maizi un atcerēties, jo vairāk mēs dodam, jo bagātāki kļūstam mēs paši. Es jums novēlu ikvienam, lai šie svētki atnes siltumu, gaišumu un pateicību mūsu sirdī, lai rudens bagātība iedvesmo arī mūsu pašus būt drosmīgiem un radošiem. Es jums novēlu, lai visiem ir priecīga Miķeļdiena. Kā pirmās uz placi nāks dižās suitu sievas. Kāds varbūt zina, cik suitu sievām aprit šogad gadu? Tie, kas zina, klusē. Lai saka tie, kas nezina, tie, kas nav vietējie. Nav. Nu, nebūs. Tieši tā. Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi, mēs divu dumpi turēsim. Mēs divu dumpi turēsim. Tavas
meitas manus puišus ik vakaru skaitināja. Trā-rā-rā-di-di-di-rā, ik vakaru skaitināja. Ik vakaru skaitināja, avotiņā lejiņēji. Trā-rā-rā-di-di-di-rā, avotiņā lejiņēji. Tavi puiši manas meitas sauca līdzi pieguļēji. Trā-rā-rā-di-di-di-rā, sauca līdzi pieguļēji. Tavi puiši manas meitas ik svētdienas dancenāja. Trā-rā-rā-di-di-di-rā, ik svētdienas dancenāja. Ai, kaimiņi, ko mēs dumpi turēsime. Trā-rā-rā-di-di-di-rā, ko mēs dumpi turēsim. Jauni puiši, jaunas meitas, jaunīm jaunā valodiņa. Trā-rā-rā-di-di-di-rā, jaunīm jaunā valodiņa. Nu, tagad no tādiem seniem laikiem, no mūžas laikiem viena dziesma. Bet te ir jādzied visiem līdzi. Kad sāksim dziedāt, sapratīs, kas jādara. Trīsreiz kāji nokliedzosi, tumba, 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 suka sanīdama, tumba, 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 tumba. Trīsreiz kāji nokliedzosi, tumba, 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 suka sanīdama, tumba, 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 tumba. Vagarītis man iznesa, tumba, 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 jēlu desu launagēji, tumba, 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 tumba. Vagarītis man iznesa, tumba, 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 jēlu desu launagēji, tumba, 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 tumba. Sarunāsim mūžas ļaudis, tumba, 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 kur mēs liksim kunga dēlu, tumba, 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 tumba. Sarunāsim mūžas ļaudis, tumba, 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 kur mēs liksim kunga dēlu, tumba, 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 tumba. Derīs mēžais iespiekoka, tumba, 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 lai brauc vilki gaudodami, tumba, 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 tumba. Derīs mēžais iespiekoka, tumba, 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 lai brauc vilki gaudodami, tumba, 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 tumba. Vilki viņu iztraukuši, tumba, 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 beidzot zaķi mazājuši, tumba, 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 tumba. Vilki viņu iztraukuši, tumba, 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 beidzot zaķi mazājuši, tumba, 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 tumba. Zaķi skūla pamerīti, riti, 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 sausa segles galiņēji, tumba, 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 tumba. Zaķi skūla pamerīti, riti, 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 sausa segles galiņēji, tumba, 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 tumba. Egle lūza, zaķis krita, 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 nolauž kaulu, riti, 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 riti. Egle lūza, zaķis krita, 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 nolauž kaulu, riti, 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 riti. Alsungā jau nav tikai suitu sievas, mums ir arī suitu vīri, un nu jau ir tāds laiciņš, bišķiņ vairāk nekā 10 gadus, bet arī viņi mums braši dzied un spēlē, tāpēc lūdzu suitu vīri.
Nu, labdien! Nu, mēs šogad bijām arī skolēnu dziesmu un deju svētkos. Uzstājāmies Meža parkā, uzstājāmies arī Bērmanas dārzā. Nu ko? Tad viena dziesma no dziesmu svētkiem. Skaisti dziedā Lastīgala, Rīgas etoņā galiņē. Ram, tai, rīdi, radi, ridi, rādi, ram. Hei! Rīgas toņā galiņē. Martā naudu novārnieki, pirksim zelta Lastīgala. Ram, tai, rīdi, radi, ridi, ram. Hei! Pirksim zelta Lastīgala. Izmētāsi novārnieki, nenopirka Lastīgala. Ram, tai, rīdi, radi, ram. Hei! Nenopirka Lastīgala. Ciemā kāda zeltenīte, tā nopirka Lastīgala. Ram, tai, rīdi, radi, ram. Hei! Tā nopirka Lastīgala. Nopirkusi Lastīgalu, nāk mājās dziedādam. Ram, tai, rīdi, radi, ram. Hei! Nāk mājās dziedādam. Nu es zinu, kā dziedāja alšvansnieki. Nu es zinu, kā dziedāja alšvansnieki. Citi vilka, citi stiepa, citi līdzi bubināja. Citi stiepa, citi vilka, citi līdzi bubināja. Mūzika, dižie mūsu muzikanti ar cauriemi vēderiemi. Dižie mūsu muzikanti ar cauriemi vēderimi. Pār žogiem izplēsuši pēc meitām dzenotiesi. Pār žogām izplēsuši pēc meitām dzenotiesi. Šis, nu tagad tik jānoskatās, kurš puisis. Varbūt, ka šis puisītis labs meitām strādā dienu, strādā nakti. Šis puisītis labs meitām strādā dienu, strādā nakti. Naktī gāja sūnas plūkt. To pa dienu darīt. Dienā gāja sūnas plūkt, naktī šķierbas aizdarīja.
Dienā gājat sunas klūp, naktīs šierbats āzarījās darījā. Ko puisīti tu lielies, ka tevi nezināju? Ko puisīti tu lielies, ka te mani nezināja. Piecas brūtes alšvangē, vēl tev piecas kuldīgēji. Piecas brūdes alšvangē, vēl tev piecas kuldīgēji. Priecīgus svētkus! Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka vissirsnīgāko pateicību ik katram klausītājam un atbalstītājam. Mūsu raidījumi ir pasaules visvecākie, nepārtrauktie, brīvie latviešu valodas raidījumi, un tie skan jau no 1952. gada. Paldies par atbalstu! Paskatīsimies, kas parādās vietējā kalendārā. Nāciet svinēt kopā ar Krišjāņa barona Latviešu skolas un stariņu Miķeļdienu, bērnu svētkus un jaunās pirmskolas stariņš lielo atklāšanu Ligzdas Latviešu centrā. Visi ir laipni aicināti. Tas būs šo sestdienu, 4. oktobrī. Būs pusdienas, Miķeļtirgus, spēles un atklāšanas svinības. Sākums 11:30 un ies līdz 13:45. Nāciet ar ģimeni un baudiet jautru, krāsainu dienu latviešu kopienā. Sestdien 11. oktobrī 17:00 Igauņu namā būs Šipsī piezīmes no Latvijas koncerts. Šipsī koncerta programma piezīmes no Latvijas veidota ar mūziku, kurā paši mūziķi sajūt latviskuma kodu. Tās ir dziesmas, kas spēj sniegt mieru, pamodināt jaudu, iedvesmot un vienlaikus atgādināt par mūsu saknēm. Šipsī grupu veido mūziķi Jānis Šipkēvits, Miķelis Putniņš, Kārlis Josts un Una Daņela. Un starp citu, nu pat klajā nākusi jauna Šipsī dziesma. Noklausīsimies Latvijas televīzijas interviju un dziesmu. Re! Viss ēters ir te! Un sveicināti, mēs esam atpakaļ ar Ilzes solīto muzikālo pārsteigumu. Un proti dziedātāja Una Daniela turpina muzikālo sadarbību ar Jānu Šipkēvici, jeb Šipsī, un tās rezultātā tapusi jauna dziesma Iestrēdzis. Una un Jāni šorīt kopā ar mums, un tāpat arī taustiņa instrumentālists Matīs Žilīnskis. Labrīt! Labi, ka jūs neesat iestrēguši, bet ieradušies šeit. Un es saprotu, dziesma tapa ilgi, apmēram gadu, un sākumā pat tā nebija domāta kā duets, bet kā nonācāt, ka tas tomēr ir duets. Kā Jānis iekļuva dziesmā? Jā, sāku rakstīt pirms gada ar tādām pauzītēm, un sākumā domāju vienkārši dziesmu priekš sevis. Nezinu, vai kādreiz pat izlaidīšu, varbūt paliks datoru mapītē. Un tad rakstīju, tapināju, un tad vienu dienas vienkārši sāku dzirdēt galvā, kā pantu dzied Jānis, un kā viņa balss tur piedziedājumā parādās, un tad es sapratu, ka tā ir zīme, ka man tev ir jāuzrunā. Un tev bija mans numurs. Un man bija numurs pareiz. Jā, un Jāni, tu biji gatavs uzreiz lekt iekšā. Absolūti. Mēs ar Unu, man liekas, vairākus gadus ik pa laikam radoši iedarbojamies. Mēs esam tik daudz koncertus kopā nospēlējuši, mēs esam tik daudz bijuši studijā, un ir viesojusies manā mūzikā, un jā, man šķiet, ka tas ir laika jautājums, kad kaut kam tādam jānotiek, un es esmu tiešām ārkārtīgi priecīgs par to, cik skaista arī šī dziesma, un jā, ka Unai, viņa ir paveikusi milzīgu darbu, un es esmu priecīgs būt tajā.
Kā tad varēs dzirdēt arī kaut kur Latvijā? Un es saprotu, ka vispirms gan laikam jūs vēl dosieties uz Ameriku un tad Latvijā koncertu. Jā, tūlīt pat oktobrī pēc 2 nedēļām dodamies uz Ameriku tūrē. 9 koncerti, 9 štatos. Jā. Ja kāds no jums, mīļie skatītāji, ir Amerikā tajā laikā, vai jūsu radi draugi, noteikti nākat uz Varbūt mūsu šobrīd, ja koncertiem. kāds pa nakti skatās rīta panorāmu Amerikā, gaidiet mūs ciemos. Jā, bet mazi tur saskriesīsim. Jā, bet pēc Amerikas mēs esam atpakaļ, un tad novembrī mēs mazliet gatavojamies, lai decembrī spēlētu Ziemassvētku koncertus 25. decembrī Torņkalna baznīcā, un tur mēs būsim visi 3 plus. Vēl arī mans mīļais Rīgas doma zēnu kors, kurā es pats esmu izaudzis, un es ļoti priecājos, ka Mārtiņš Klišāns un zēnu kors arī būs kopā ar Tad, ja ne Amerikā, tad vismaz šeit Latvijā mēs noteikti. Jā. Un dažos vārdos par ko tad ir dziesma iestrēdzis? Nu, īsumā dziesma ir par izdegšanu, un gan ikdienas skrējienā, gan vienkārši cilvēcīgu izdegšanu vai radošo izdegšanu, kad gribas radīt, rakstīt mūziku, vārdus, bet nekas neizdodas un nenāk, un tu jūties vienkārši iestrēdzis tajā savā kaut kādā periodā, savā galvā, un par to arī šī dziesma. Labi, es domāju, neiestrēgstam garās runās, lai skan. Dienas iet, vēros apkārt sev, visa ir par daudz, es apstājos, iekšā kaut kas plīst, mans tukšums pārīlīst, Potās glabā savā dziļumā, turos es pie pēdējā zāra, kas drīz vien lūs. Stāvu, ieslēdzis neviens, nezinu, kur lai tālāk iet. Stāvu, ieslēdzis neviens, nezinu, kur lai tālāk iet. Zudīs ceļš, ko reiz zināju, tagad laikam pats sev esmu svešs. Mana pilsēta dūma kā elpo, es saucu pēc tevis, tevi es saucu un zūdu starp sienām, biezajām sienām, no izcies manā balss. Stāvu, ieslēdzis neviens, nezinu, kur lai tālāk iet. Stāvu, ieslēdzis neviens, nezinu, kur lai tālāk iet.
klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu Dainis Ivāns svin savu 70. dzimšanas dienu. Daiņa Ivāna dzīves ceļš ir cieši savies ar tautas ceļu un brīvību. Ivāns bija viens no tiem, kas prata pacelt balsi laikā, kad klusēšana šķita drošākā izvēle. Viņa rakstītais un teiktais kļuva par drosmīgu aicinājumu stāties pretī netaisnībai un sargāt to, kas Latvijai vissvarīgākais - zemi, valodu un tautas garu. 1991. gada janvāra barikādes, kad uzzinot to, kas notiek Viļņā, varmācību, zinot par scenāriju, ka Maskava šādā veidā mēģinās atjaunot savu režīmu, tādā veidā, kā tas eksistēs, bija visu pusgadsimtu. Es tomēr pēc ļoti īsas konsultēšanās, bet arī faktiski bez kaut kādām oficiālām sankcijām un lēmumiem, naktī aicināja cilvēkus nākt un kailām rokām sargāt mūsu izkaroto demokrātiju. Es vēl nezināju, kā tas notiks, vai būs barikādes vai nebūs. Ivāna balss skanēja kopā ar cilvēkiem, kas sapņoja par neatkarīgu Latviju. Tā bija balss, kas iedvesmoja doties ielās, celties barikādēs, stāvēt plecu pie pleca un ticēt, ka brīvība ir iespējama. Ivāns kļuva par simbolu laikam, kad sabiedrības spēks uzvarēja bailes un neticību. Tad jau, kad tika nodibināta Tautas fronte, man liekas, tad jau bija tas skaidrs, ka ar kaut kādu veidu neatkarību tas beigsies, ka mēs nebūsim gatavi samierināties ar kaut ko mazāku. Neatgriezeniskais, kas notika, bija 91. gada janvāra pučs, kad tā mūsu cilvēku spēja pretoties padomju militārām divīzijām, kuras bija līdz zobiem apbruņotas šim Baltijas karapgabalam, jo Rīga bija pārsātināta ar padomju karaspēku. Tas pārsteidza un iedvesmoja pasauli. Nevelti Viljams Safērs, es to minu ļoti bieži, tajā naktī, kad pēc tās nakts, kad mums bija upuri Rīgā, šaušana Basteikalnā, 3 dienas pēc tam pasaules lielākajā avīzē The New York Times rakstīja tādu ievadrakstu, kur viņš teica: amerikāņi, saprotiet, ka šajā naktī uz pasaules brīvības koka saknēm, kas mums vajadzīgs visiem, ir asins lējuši latvieši. Taču aiz politiķa un sabiedriskā līdera vienmēr bijis arī cilvēks ar savu ģimeni, saknēm un paudžu stāstiem. Viņš allaši uzsvēris, ka bez vēstures nav nākotnes un ka tautas spēks meklējams tās atmiņā un vienotībā. Mēs, kas bijām ievēlēti gan augstākā padomē, gan mūsu valdība, bija tik cieši saistīti ar sabiedrību, ar cilvēkiem, ka mēs nevarējām spērt soli, kuru sabiedrība neatbalstītu. Nevarēja ienākt prātā, ka uz šī laukuma, piemēram, Daugavas krastmalā, kad mēs balsojām par lieliem brīvības jautājumiem, ka tajā brīdī mēs varētu pieņemt lēmumu, kas tautu neapmierinātu, ja mēs varētu sašļukt. Man ir jārāda tāds zināms drosmes un pašpārliecinātības piemērs pat tādos brīžos, kad man iekšēji tā nelikās. Es tad tiešām centos iztaisnot muguru un smaidīt. Un arī cilvēki man tā teikuši, jā, kad jūs smaidāt, tad liekas, ka viss kārtībā, ka jūs esat drūms, tad mums liekas, ka viss ir slikti. Jā. Ivāns saka, mums vienmēr ir jāmeklē stipri sabiedrotie. Latvijas kurs bijis pareizs, esam Eiropas Savienībā un NATO. Viņa apbēdina politiskās ķildes par nebūtisko un šās dienas Saeimas balsojums par sieviešu nonievāšanu. Ivāns saka, Latvijas spēks ir demokrātija. Savukārt, demokrātijas lielākais draudz ir tumsonība. Un tas varbūt ir šobrīd Latvijā skaudri jāapzinās, ka izglītība, varbūt šī cilvēku apgaismošana ir kaut kur nonākusi zināmā strupceļā, jo mēs jau to pēc bēdīgā Amerikas Savienoto Valstu piemēra redzam, ka šī tumsonība ir tā, kas var vest arī uz verdzību. Pat man ir zvanījuši cienījami cilvēki, un tā ļoti netieši teikuši, vai es nevaru pateikt kādu labu vārdu par vienu biedru, kas tur sēž Latvijas laukos un ir it kā Latvijas pilsonis. Tad es saprotu, ka es darbojas tiešām milzīga nauda, milzīgas kampaņas, lai Krievijas nauda, Krievijas nelietība šeit tiktu šo personu legalizēta. Šodien sveicot Ivānu jubilejā, Latvija atceras ne tikai vienu dzīvi, bet veselu laikmetu, kurā viņa darbs un drosme mainīja valsts likteni. Tas ir stāsts par cilvēku, kurš no vienkārši žurnālista kļuva par tautas balsi un par to, kā arī viens cilvēks var būt dzinējspēks vēsturiskām pārmaiņām. Jubilejā viņam ir novēlējums arī pašam sev. Biežāk pateikt nē dažādiem uzaicinājumiem, tā skaitā arī radošiem, jo man ir šī īpašība. Laikam jau sākās no tās arī Tautas frontes, kas tomēr nepateica to nē, pateica jā, bet ir bieži vien arī vajadzīgs tas nē, ka atlicināt laiku tam, ko es vēl varu
šajā atlikušajā dzīves posmā, jo kā akadēmiķis Stradiņš teica, viņš saka, ar 80 gadiem sākas vecums, ja, ko es līdz šim nākošajam slieksnim vēl varētu izdarīt. Madara Līcītē, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Lai skan dziesma, dziesma, ar ko tu sācies, dzied menuets. Dziesma, ar ko tu sāksies, ar ko tu sāksies, sācies ar klusu vārdu, ar klusu vārdu. Sācies ar klusu vārdu, sācies ar klusu zīmi, tavēja sapratīs, kā dziesma ir Dievs. Dziedi par zemu zemi, par zemu zemi. Par gaišu stāru, dziedi par gaišu stāru, jāpin palētam jokam, tavēja sapratīs, kā dziesma ir Dievs.
klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu Rīgā aizvadīta NATO militārās komitejas konference. NATO ir gatava aizsargāt katru sabiedroto un aizstāvēt katru savas teritorijas centimetru. Tāpēc NATO militārās komitejas konferences Rīgā šodien paziņoja alianses dalībvalstu bruņoto spēku komandieri. Plašāk par to vēstīt gatavs Gints Amoliņš. Gint, kā vērtēt, cik nozīmīgs ir šis notikums un kas ir NATO militārā komiteja? Protams, NATO militārās komitejas sanāksme Rīgā ir simboliski nozīmīgs notikums katrā ziņā mums Latvijai. Tā ir augstākā militārā lēmēja institūcija. NATO un bruņoto spēku komandieru līmenī parasti tieks 3 reizes gadā, 2 reizes Briselē un 3 kādā dalībvalstī. Un šogad tas ir Rīgā, pagājušajā gadā tas bija Prāgā, pagājušajā gadā Oslo. Galvenais uzdevums bruņoto spēku komandieriem NATO šajā kontekstā ir konsultēt politiskos līderus par to, kādi soļi būtu spērami tālāk, lai stiprinātu NATO, sniegt tādu virzību militārās politikas un stratēģijas jautājumos. Bet ņemot vērā pēdējo nedēļu notikumus, droši vien NATO flanga arī Baltijas valstu aizsardzība bija ļoti svarīgs diskusija jautājums. Absolūti, pēdējās nedēļas bijuši Krievijas droni Polijā, tāpat arī Igaunijas gaisa telpu pārkāpšana un citi notikumi, tagad arī Dānijā lidostas un droni, un, protams, tas bija noteikti viens no galvenajiem, ja ne pats galvenais sarunu temats, ko darīt, kā rīkoties, ko darīt tālāk, un militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Giuseppe Dragone uzsvēra, ka NATO ir gatava atbildēt uz jebkuru draudu un atbildēs ar izlēmīgu un samērīgu rīcību, vienlaikus norādot, ka nevēlas konfrontāciju, tomēr nevilcināsies rīkoties arī, protams, austrumu sardze, nesen izveidotā operācija, lai aizsargātu NATO austrumu robežas, gan uz gaisā, gan uz zemes, gan jūrā. Tas ir tas, kas šobrīd tiek attīstīts. Paklausīsimies NATO militārās komitejas priekšsēdētāja teikto. Mūsu klātbūtne šeit, Baltijā, ir nepārprotams NATO saliedētības un solidaritātes apliecinājums ar mūsu sabiedrotajiem austrumu flangā. Mēs stāvam jums plecu pie pleca, dienu un nakti. Tā ir arī spilgts pierādījums mūsu apņēmībai stāties pretim tiem, kas vēlas mūs izaicināt vai pat sašķelt. Un arī Latvijas bruņoto spēku komandieris Pudāns atzīmēja, ka pēdējās nedēļās Krievija ir viņa vārdiem apzināti pārkāpusi NATO gaisa telpu, un tas, protams, ir satraucošs notikuma attīstība, bet viņš vienlaikus norādīja, ka tas nav nekas jauns un izolēts, tas ir jāstāsta kopskatā, un NATO katrā ziņā ir jārīkojas, lai turpinātu stiprināt savu spējas. Paklausīsimies Pudāna teikto. Tas ir daļa no plašākas iebiedēšanas un agresijas kampaņas ar mērķi destabilizēt reģionu, pārbaudīt mūsu vienotību un apšaubīt atturēšanas ticamību. Vēlos skaidri pateikt, NATO un Latvija ir gatavas aizstāvēt katru NATO teritorijas centimetru. Mūsu nacionālie un reģionālie aizsardzības plāni ir strukturēti pēc principa gatavi cīņai jau šovakar. Protams, šie te plāni tiek visu laiku nepārtraukti arī attīstīti, pielāgojoties situācijai. Protams, tika apspriests arī Hāgas samits NATO, kur tika lemts par 5% aizsardzībā. Un, protams, ir jāsaprot, kā šie te 5%, kas noteikti šodien arī tika apspriests, kā viņus praktiski visefektīvāk izmantot, gan spēju stiprināšanai, gan arī attīstot militāro rūpniecību NATO valstīs un savstarpēji koordinējoties. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar folkloras un seno cīņu kopas Vilkači dziesmu Kur kungami tādi vīri. Sirsnīgs paldies par klausīšanos. Ar labvakar! Kur kungami tādi vīri, kā tie mūsu balēliņi, kā tie mūsu balēliņi, no zirdziņa nolecoti pakalnītes norībēji, pakalnītes norībēji.
Tīmi kalnu stūmā rokā nesa ozoliņš. Rokā nesa ozoliņš. Kur kungami tādi vīri, kā tie mūsu balēliņi. Kā tie mūsu balēliņi. Samet jūru kaudzītēji, nes ozolu padusē. Nes ozolu padusē. Kur stalti karavīri, mani balti balēliņi. Mani balti balēliņi. Paši gāja spēlēdami, kumeliņi dancodam. Kumeliņi dancodam. The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.